Dāmas un kungi, mans piedāvātās pārdomas ir ar nosaukumu laika diagnoze, neviendabīgā vienlaicīgums. Acīm redzot, dažus paskaidrojumus nepieciešams minēt jau pašā sākumā. Laika diagnoze ierastāk, acīm redzot, būtu laikmeta diagnoze, taču man ir bažas, ka par laikmetu runāt ir pāragri. Tāpēc laika diagnoze, un īstenībā tas ir varbūt neveiksmīgs vācu vārdu zeitdiagnoze tulkojums. Otrā piebilde ir saistīta ar to, ka šī tomēr būtu diskusija, un tāpēc arī dažos izteikumos, vērtējumos būšu gana provokatīvs. Trešā piebilde ir saistīta ar to, ka manis stāstītais teiktais iedalīsies 3 daļās, un trešā daļa, protams, būs visgarākā. Pirmā daļa pavisam vienkārša. Pieļauju, īstenībā pat varētu teikt, esmu pārliecināts. Esmu pārliecināts, ka ik viens no jums zina šādas rindiņas, kas sākās nevis slinkojot un pūstot. Kas ir autors? Dažkārt pateikt, ka tas ir Alunāns Auseklis, palabojis, bet īstenībā tas ir čehs Františeks Čelakovskis. Šādā veidā, šādiem piemēriem varētu rādīt šo Latvijas devumu Eiropas kultūrā, Eiropas devumu Latvijā. Šādi pētījumi ir nepieciešami, taču tas tikai liktu uzskaitīt daudz dažādas piemērus, un, manuprāt, tāda šī diskusija un konference būtu bezgalīga. Tas ir, es piedāvāju izraudzīties citu optiku. Pirmajā brīdī tas skanēs varbūt tikai teorētiski, bet vēlāk redzēsiet, ka tā nepavisam nav. Otrā sadaļa teiktajam. Ja izraugās optiku runājot par kultūru, par Latviju un citām Eiropas vietām, tad var teikt pavisam vienkārši. Latvija, manuprāt, ir eiropeiskās kultūras robeža telpa, un šeit parādās dažas interesantas lietas. Jau no rīta tika minēts, ka viena no funkcijām, kas Latvijā pienākās, tas ir starpnieks. Un tika minēts, ka nepieciešams skatīties 2 virzienos. Es piebildīšu nevis 2 virzienos, bet visos virzienos. Turklāt jāņem vērā, ka šis kuģis Zeme pat labāk atrodas aklajā lidojumā. Orientēties visā pasaulē. Ja ir starpnieks, tas nozīmē, ka nav viss vienkārši pa vidu, bet kaut kas tiešām pats arī ir un spēj sniegt uz visām pusēm. No rīta tika pieminēts, ka kāds ir darbojies kā mediātors saistībā ar zinātniskajo izpēti. Es piebildīšu, pagājušo gadu Latvijā zinātnei tika piešķirts 0,15% no IKP. Kaut kas līdzīgs notiek tādās zemēs, kur apkārt skraida daudz mērkaķu. Tā kā runāt par kaut kādu Eiropu, Latvijā vismaz zinātnes aspektā ir visnotaļ grūti. Tūdaļ pat piebildīšu izglītībā tā sauktais 3-2, tā nav eiropeiskā kultūra, tā ir idiotizācija. Ja skata Latviju kā robežu, kā starpnieku, tad nepieciešams atzīmēt vēl vienu aspektu. Robežtelpā kultūras procesi vai nu strauji pātrinās, tie kļūst aizvien komplicētāki, vai gluži pretēji. Attīstība palēninās, dažkārt pilnīgi apstājās un veidojas ne katrā zeme. Un man tā vien šķiet, ka Latvijā šī tendence uz nekatro zemi tikai pastiprinās. Vēl viens aspekts runājot par robežu. Ja jau ir robežu telpa, tad nevajadzētu aizmirst, ka robeža ir tālu no tā sauktā centra, jeb citiem vārdiem sakot, tā ir province. Un province Latvija ir vistiešākajā nozīmē, un tāpēc es pārēju arī pie trešās daļas, pie provincei raksturīgās izlikšanās. Viens piemērs. Tā nav reklāma. Paciņas gandrīz vienādas, vai ne? Vienā uzrakstīti Koržēņie, važņie, škodevām, ilīdiem vai vašiem okoli. Uz šīs smēķēšana nopietni apdraud jūs un cilvēks jums blakus. Gluži tas pats, kas čehiski uzrakstīts. Taču, ja pastītos uzmanīgāk, tad redzētu, ka tā, kas ir latviski uzraksts ar vienādo uzrakstu, ir ražota Eiropas Savienībā. Savukārt šī paciņa no Čehijas ražota Vācijā. Kāpēc es minu šo piemēru? Var jau izlikties, ka ir kaut kas kā Eiropas Savienība, kurā nav attiecīgu valstu, nav attiecīgu reģionu. Turklāt, ja pieņem, ka kultūra ir saistīta ar kultivēšanu, tad var runāt arī par smēķēšanas kultūru, un ik viens, kurš izsmēķētu
no vienas un otras paciņas, saprast, kur ir kultūra un kur nav kultūra. Taču šo izlikšanos provincializācijai es gribētu izvērst saistībā ar globalizāciju, kas īstenībā sakņojas Eiropā. Globalizācija ir eiropeizācija. Minēšu vienu piemēru, lai tālāk varētu risināt. Runa ir par tā saukto modernizāciju. Principā modernizācija var sākt jau ar neolīta revolūciju, var pieskaitīt arī kristietību kā viens no globalizācijas variantiem. Taču es to atstāju nomaļas un šo modernizāciju sākšu ar jaunās pasaules atklāšanu. Jaunās pasaules atklāšana ir eiropeizācija. Turklāt visnotaļ dīvainā veidā eiropeizācija, nemaz nemēģinot pārdomāt, kas tad paši ir. Tas ir neatklāja paši sevi. Turklāt svarīgākais parādās tikai vara pār kaut ko. Un līdz ar to šis modernisma projekts. Modernisma projekta izprašana un dažas norises. Viens no veidiem, kā izprasot modernisma projektu, ir tā universalizācija. Piemēram, neoinstitucionālisti uzskata, ka principā tā ir visa vienādošana. Cits variants, arī visai saudabīgs modernisma projekta izpratnes variants, ir šī modernisma reducēšana uz tirgus ekonomiku. Taču parādās daži procesi, kas norāda, ka tik vienkārši nav. Viens no šiem procesiem ir retradicionālisms. Retradicionālisms, kas dažkārt izvēršas kā revanšisms. Vēl viena jauna norise ir tā sauktā finanšu digitalizācija. Globalizācija vienlaikus ir individualizācija, un kā viens no aspektiem šai globālajai individualizācijai vienkāršākais piemērs ir piemēram popkultūra vai vienkārši estetizācija, dzīves estetizācija. Un šādi es nokļūst arī pie šī provocējošā vienlaicīguma. Proti, ka mūsdienu pasaulē neviendabīgais vienmēr ir klātesošs. Tas ir visa pasaule ir klāta šobrīd Latvijā, gluži tāpat kā Latvija. Vēl vairāk arī arhaiskais, neeiropeiskais ir klāt. Piemēram, viens piemērs. Gandrīz vai visi klātienē varēja piedzīvot Bin Ladena noslepkavošanu. Īstenībā alu laikmets, kas parādās mūsdienās. Ja izdara kopsavilkumu, kas tad ir šis modernisma projekts, ar ko tas var beigties, kādas ir iespējas, principā iespējas ir skaidrs. 3 varianti. Tas ir kolaps. Pirmais variants. Otrais - brazilizācija. Un Latvija visai veiksmīgi virzās šajā virzienā, tikai klimats ir pilnīgi cits. Un trešais variants ir ekosociāla saimniekošana visā pasaulē. Kā redzat, visai izredzes neīpaši labs. Un tagad piemērs par provincializāciju un izlikšanos. Tas ir, es minēšu, kādas ir modernisma projekta 4 pozīcijas, kā par to runā Eiropā, un retoriski pie sevis katrs var pajautāt, vai attiecīgo autoru darbi latviešu valodā ir pārtulkot, vai diskusijas par modernismu norisinās šo teoriju ietvaros. Tātad pavisam 4 pozīcijas. Pirmā pozīcija - modernisma turpināšana. Otrā pozīcija - otrais modernisms, jeb citmodernisms. Trešā pozīcija - tā sauktais postmodernisms. Un visbeidzot, 4. pozīcija - modernisma radikalizācija. Par katru no šīm pozīcijām. Modernisma turpināšana. Principā ievērojamākais tās pārstāvs ir Hābermas. Šo modernismu turpināšanu raksturo 2 jautājumi, jeb 2 uzdevumi, proti ražošanas, jeb producēšanas spēku izvēršana, un otrais uzdevums ir pasaules sabiedrības nostiprināšana. Šī pozīcijas ietvaros tiek norādīts, ka mūsdienās ekonomika ir atdalījusies no sociālās politikas, norisinājusies ir finanšu digitalizācija, radot savu pasauli, tāpēc to visu nepieciešams papildināt ar pašrefleksiju, kas izveidojas kā pašizglītība un pašveidošana. Runa ir savā ziņā par 2 kultūrām - par instrumentalizēto, jeb dabas zinātnisko pasauli, un otrā kultūra ir gara zinātņu un vēstures pasauli. Otrais modernisms, jeb citmodernisms, galvenais pārstāvs ir Ulrichs Beks. Šī pozīcijas ietvaros tiek norādīts uz detradicionalizāciju un individualizācijas pastiprināšanos. Kārtas jau sen ir pazudušas, šķiras principā arī izzūd.
Mūsdienās relativējas pat mazās ģimenes nozīme. Nacionālās valsts ir vai nu izzudušas, vai pastāv uz sabrukšanas sliekšņa. Postmodernisms daudz par to ir runāts, bet reti, kad atcerās, ka īstenībā runa ir par Leotāra koncepciju. Un šīs koncepcijas ietvaros principā ir ļoti vienkārši. Dažas idejas, piemēram, brīvība, emancipācija, dabaszinātniskais prāts, ir sevi diskreditējuši, un tāpēc lielie stāsti, lielie narratīvi ir sairuši. Postmodernisms principā nav nekas cits kā instrumentālā prāta kritika. Nu, un visbeidzot, ceturtā pozīcija modernismā radikalizācija ir atsaukšanās uz divām kultūrām, lielāko uzsvaru liekot uz modernās tehnikas nozīmi. Globalizācija. Globalizācijas ietvaros principā pastāv divas stratēģijas. Pirmā. Šī stratēģija nav nekas cits kā kapitālistiskās pasaules sistēmas izveida, un Wallersteins kā ievērojamākais šī stratēģijas teorētiķis. Un otrs variants stratēģijā ir policentrisms. Policentrisms, kur es šobrīd reducēšu uz vienu tā variantu, tā saukto glokalizāciju. Glokalizāciju, kuru popularizē Rolands Robertsons, bet pārņēmis principā to no Niklasa Lūmana. Glokalizācija īstenībā ļoti vienkārši. Lokālais globālajā un globālais lokālajā. Vienlaikus šī policentrisma iezīmē tiek parādīts, ka acīm redzot, daudz kas ir mūsdienu pasaulē ļoti strauji pārmainījies, piemēram, kaut vai darbs un profesija, amats nav uz mūžu iegūstams, norāda uz globālo satīklotību, darbu, komunikatīvēšanos un tā tālāk un tā joprojām. Taču viena problēma, ko šī policentrisma, viena no variantu glokalizācijas ietvaros uzsver, tā ir komunikācijas problēma. Komunikācijas problēma, kura ietver sevi jautājumu par migrantiem, bēgļiem, turistiem, viesstrādniekiem. Un kā īpaši šīs komunikācijas paveids, tas, kas saistīts ar informatīvo tehnoloģiju, kas nodrošina vienlaicīgumu. Visdažādākā vienlaicīguma jebkurā brīdī. Es pieļauju, ka 20 minūtes esmu runājis un labāk diskusijās. Paldies! Vai jūs man dzirdat? Pirmkārt, paldies profesoram par šo tādu tā kā konceptuālu rāmja ierādīšanu. Es domāju, tas kā mums pārējiem arī kalpos par atspērienu punktu, jo īpaši tad, ja kāds nepiekritīs. Bet sakiet, profesori, jūs paši, redzējumā, kas ir tas scenārijs, ko jūs sagaidāt? Tajā ietvarā, ko jūs iezīmējāt, kas ir tas scenārijs, kur mēs šobrīd virzamies un kurp mums, jūsuprāt, vajadzētu virzīties, Latvijas attiecībās ar Eiropu un otrādi? Es jau minēju šo brazilizāciju, kas Latvijā iezīmē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē viens parametrs, kas pavisam vienkārši palielinās milzīga plaisa starp tiem cilvēkiem, kuriem ir liela ienākuma, kas ir bagāti, un pārējie, kas grimst nabadzībā. Ciemati ar augstām betona sienām? Apmēram, un ne tikai betona sienām, bet arī ar apsardzi, ar automātiem uz jumtiem. Paldies, profesor!